Tas, kad mazs saziņas līdzekļos parādās to, kad ir atkal narkotika iespaidā nogādāts slimnīcā, vēl kaut kas, es varu pateikt, ka daudzi informācija no tām ir nepatiesība. Kāpēc? Tāpēc, kad tagad šie narkomāni, kas ir rūdīti narkomāni, viņi zina situāciju, kad ir spaiss un ir tās narkotikas, ko viņi lieto. Un, ja pieņemsim, viņš ir lietojis amfetamīnu vai kaut kādas citas smagās narkotikas, kad viņš nonāk, kad viņš nonāk caur policiju, kad viņš nonāk medicīnas iestādē, un viņam prasa, kas tev ir, kāpēc tu nokriti zemē tur, vai vēl kaut kas, viņi visi saka kā viens, ka viņi lietoja spaisu. Kāpēc viņi to saka? Tāpēc, kad vēl joprojām likums, kas aizliedz lietot spaisu, tieši par spaisu iet runa, neiestājās krimināla atbildība. Pieņemsim, cilvēks uz ielas nokrita, atbrauc ātrā palīdzība, aizveda viņu uz slimnīcu. Tātad var redzēt, ka viņš ir kaut ko lietojis, kaut kādas narkotikas. Ko tu lietoji? Es spaisu papīpēju. Viņam noņem analīzes, ārsts ieliek iekšā ķeksīti, kad viņš ir lietojis spaisu. Ķeksītis nonāk, pieņemsim, presei, informācija nonāk līdz presei, kad šodien ir nogādāts, pieņemsim, 2 vai 3 cilvēki, kuri lietojuši spaisu, bet viņi patiesībā nav viņu lietojuši. Un arī analīzes parāda, ka tukšs, ka nav.